Vēl pavisam nesen šķita pašsaprotami, ka nopietns profesionālis, tas būtu ierēdnis, ārsts, skolotājs, ir atturīgs, publiski nerunīgs. Sociālajie tīkli tika uztverti kā tāda privāta telpa, risks reputācijai. Atcerēsimies draugiem LV savus 2010. gada profilus. Taču tagad kaut kas ir mainījies. Mēs arvien biežāk pamanām, novērtējam tās amatpersonas, kas nebaidās atklāti runāt, kas nebaidās atklāti paust savu profesionālo viedokli, skaidrot lēmumus, veidot dialogu ar sabiedrību. Tā vairs nav tikai komunikācija, tā ir sava veida arī līderība. Un šis princips attiecas uz ikvienu no mums. Manuprāt, ir pienācis tas laiks, kad klusēšana vairs nav zelts, un tie, kas gudri un atbildīgi spēj izmantot savu publisko balsi, ir ne tikai personīgi ieguvēji, bet arī visas savas nozares virzītājs spēks. Būt klusam, neredzamam sistēmas zobratam kādreiz nozīmē stabilitāti. Šodien tas bieži vien nozīmē palikt malā no procesiem. Argumentēta pozīcija sociālajos tīklos profesionālim paver durvis uz reālu ietekmi, iespēju veidot diskusiju savā nozarē. Ietekmēt lēmumus un, protams, veicināt savu karjeras izaugsmi kaut kas ārpus formālā CV rāmja. Īpaši svarīgi tas ir tajās nozarēs, kuras sabiedrībai šķiet sarežģītas, abstraktas vai pat neiespējamas. Iedomāsimies kādu arhitektu, kurš ar skicēm, ar īsu stāstu atklāja kādas publiskās telpas, ēkas, tapšanas ideju, vai arī, piemēram, ārsts, kurš nebiedē ar terminiem, bet gan vienkāršos vārdos ar infografiku palīdzību atspēko kādu populāru mītu, piemēram. Vai finanšu analītiķi, kurš īsā video izskaidro, kā inflācija ietekmē ikdienas pirkumu paradumus. Nevis publicē garas datu tabulas. Un pēkšņi šīs visas sarežģītās profesijas iegūst seju, balsi un savu stāstu. Tās kļūst cilvēcīgākas un saprotamākas. Un šāds eksperts ne tikai dara savu darbu, viņš arī kļūst par savas nozares vēstnesi. Mazinot plaisu starp speciālistiem un sabiedrību un ceļot visas jomas prestižu. Kad profesionāls ieņem atbildīgu amatu, nolemj publiski paust savu viedokli, tad visbiežāk man saskarās ar dilemmu, kā nodalīt savu personīgo balsi, savu personīgo viedokli no iestādes oficiālās pozīcijas. Un tad bieži vien mēs redzam profila aprakstā vai kādā citā vietā piebildi. Šis ir mans personīgais viedoklis, tas nesakrīt ar iestādes viedokli. Taču būsim godīgi, šī frāze, viņa ir kā rakstīta ar neredzamo tinti, viņa īsti neko nenozīmē. Sabiedrība, lasot, skolas direktora vai ministrijas departamenta vadītāju slimnīcas galvenā ārsta viedokli, viņš nespēja vai pat nevēlās nošķirt cilvēku no viņa amata. Tituls ir kā ēna, kas seko katram vārdam un piešķir tam papildus svaru un oficiālu nokrāsu. Pat ja autors to nav vēlējies. Atbildība par publiski teikto nesamazinās, pievienojot šo juridiski skanīgo, bet praktiski vājo atrunu. Bet ja atruna nestrādā vai ir jāklusē, es domāju, ka nē, stratēģiska saskaņošana, atteikšanās no savas individualitātes un kļūšana par bezierunu partijas kareivi nebūtu nenozīmē šo stratēģisko saskaņošanu. Tas nozīmē apzinātu lēmumu, par kurām tēmām runāt un par kurām nerunāt. Un arī kā runāt. Varbūt runāt to, kur
tev un jūsu iestādē ir kāds kopsaucējs mērķi un viedoklī. Praksē tas varētu nozīmēt to, ka jārunā par to, kas attīsta, nevis grauj vai šķēļ. Piemēram, skolotājs, kurš aktīvi runā par modernu mācību metožu nepieciešamību, ne tikai pauž savu profesionālo pārliecību, bet arī stiprina savas skolas kā inovatīvas iestādes tēlu. Ierēdnis, kas skaidro sava jaunā likumprojekta jēgu, pilda savu misiju, bet vienlaikus veido savu eksperta reputāciju. Bet ko darīt, ja profesionālais viedoklis nonāk pretrunā ar iestādes oficiālo pozīciju? Tā ir viena no grūtākām profesionālajām dilemmām, un noteikti, ka vienas pareizas atbildes nav. Klusēt, samierināties, varbūt mēģināt mainīt situāciju no iekšienes, arī kā variants, argumentēt savu pozīciju kolēģiem, vadībai un arī sabiedrībai, vai galu galā paust viedokli publiski un iet pretrunā ar oficiālo iestādes vadību, apzinoties iespējamās sekas. Gudrs profesionāls izvērtē katru situāciju atsevišķi un nekad nepaļaujas uz ilūziju, ka vienkārši vārdi ar formālu piebildi spēs kaut ko mainīt. Profesionāļa balss sociālajos tīklos ir vērtība, to mēs esam sapratuši, bet ja vēl tā ir saskaņot ar darba devēja interesēm, super, bet parādās nākošais izaicinājums, kā to visu paveikt neizdegot. Kā nenokļūst slazdā, kad darbs nebeidzas un katrs telefona pīkstiens, kas signalizē par jaunu komentāru, uz kuru obligāti jāatbild, ir tieši saistīts ar savu darbu. Mūsdienu kultūra, manuprāt, glorificē degšanu, izdegšanu, tai skaitā, degšana par savu lietu, un tas ir lieliski, kaisle par savu darbu, tas ir super, un tas ir lipīgi, un tā ir iedvesmojoša. Sabiedrība uzticas ekspertiem, kuri acīm redzami mīl savu darbu un to, ko viņi dara, taču veselīgu aizrautību un hronisku pārstrādāšanu, atšķirības starp veselīgu aizrautību un hronisku pārstrādāšanu, tad ir šaura robeža. Un mīts par 24/7 pieejamu profesionāli, manuprāt, ir ne tikai nerealistisks, bet arī bīstams. Neviens nevar būt radošs, analītisks un empātisks, ja viņš ir pastāvīgā kaujas gatavībā. Kvalitatīvs viedoklis prasa laiku pārdomām, atpūtu un spēju uz procesiem palūkoties no distances. Tas ir profesionālās inteliģences un pašregulācijas lieta. Protams, ka grūti to darīt, tad nav jākautrējas arī doties pie psihoterapeita. Tāpēc jautājums varbūt nav vairs, vai mums ir jārunā Latvijas profesionāļiem, skolotājiem, ārstiem, inženieriem, ierēdņiem, pētniekiem, bet jautājums ir, ko vērtīgu mēs varam pateikt. Katra pārdomāta un argumentēta publiskā viedokļa izpausme, tas kā ieģelītis uzticamai, kompetentai un atvērtai Latvijas sabiedrībai, kuru mēs ceļam kopā. Kāpēc es to visu saku? Tāpēc, ka es kļūstu par blogeri.